Šis raidījums jaunu nedēļu mēs turpinam. Vienā no joprojām pasaules karstākajiem punktiem Afganistānā tikko notikuši parlamenta apakšpalātas vēlēšanas, kas gan drošības apsvērumu dēļ no pavasara tika pārcelts uz rudeni, taču arī, kā mēs skatījāties un ziņu lentēs, tad sapratāt, ka nekāda īstā drošība arī nebija šajā rudenī. Vēlēšanas Afganistānā vispār ir ļoti interesanta un saudabīga lieta, jo nav noteikts minimālais vēlētais skaits, kas nepieciešams, lai vēlēšanas atzītu par notikušām, jo neviens īsti nezina, cik cilvēku vispār Afganistānā dzīvo. Un te pašā laikā tika rēķināts, ka varētu būt atnākt vairāk uz šīm parlamentu vēlēšanām nekā uz prezidenta vēlēšanām. Tikko, kā paskatījos pēdējos datus, 47% vēlētāji ir atnākuši uz šīm vēlēšanām, kas, protams, ir dīvaini, ja reiz tik tiešām nav skaidru un precīzu datu par to, cik vispār ir vēlētāji Afganistānā. Taču spriežot pēc partiju un uzbūves principiem, arī pēc tā, kas tur varētu, kas kandidēja, nekas jau īpaši šajā valstī pa lielam tomēr nevainīsies. Apmēram mēnesi prasīs, lai saskaitītu visus biļetenus, pārbaudītu, kas ir ticis un kas nav ticis, taču eksperti uzskata, ka korumpētība, kas ir gan augstākajos, gan arī zemākajos un vidējos varas ešalonos Afganistānā, joprojām saglabāsies, un īsāk sakot, līdz kaut cik sakārtotai, pēc mūsu saprašanas valstī, Afganistānā vēl ir diezgan tālu. Par tikko kā notikušajām vēlēšanām, par to specifiku vairāk mans kolēģis Āris Jansons. Pēc talibu padzīšanas tās bija otrās parlamenta vēlēšanas Afganistānā, pirmās, kuras rīkoja paši afgāņi. Iepriekšējās galvenokārt risinājās starptautiskās kopienas patronāžā. Vēlēšanas pirmkārt tiek uzskatītas par svarīgu valsts stabilitātes pārbaudījumu. Vērotājiem no malas gan acīs krīt drošības pasliktināšanās sakarā slēgtie iecirkņi un viltotie biļeteni. Taču beigās afgāņiem pašiem ir dota iespēja izlemt, vai viņu vēlēšanas pelna uzticību un ir leģitīmas. Jāskatās, kā pāraudzības orgāni tiks galā ar balsu skaitīšanu, un pat neideālas vēlēšanas tik un tā ir solis uz priekšu. Talibi vēlēšanas uzskata par rietumu instrumentu savu interešu paturēšanai Afganistānā. Viņi centās iebiedēt vēlētājus, un drošības apsvērumu dēļ tātad tika slēgti 14% iecirkņu, precīzāk vismaz 1020 no 6835 vēlēšanu iecirkņiem. Drošībai ap katru balsošanas iecirkni tika veidoti 3 aizsardzības loki. Ārējā stāvēja ārzemju karavīri, vidējā afgāņu armīnieki un pie pašiem iecirkņiem afgāņu policisti. Liela loma, diemžēl, šajās vēlēšanās piederējusi korupcijai. No tās neizbēgta, jo politika valstī visos līmeņos ir ārkārtīgi korumpēta. Balsis tika pirktas masveidā. Kandidātiem, kas nav izvirzīti no partijām, aģitēt par sevi, pašiem iespiest plakātus, nedeva nekādas izredzes iekļūt parlamentā. Kandidāti nevar uzstāties pret islāmu, atzītu sabiedrības pamatu. Mūsu radošās grupas nākamajā materiālā no Afganistānas atzīmēsim sevišķo sieviešu faktora lomu. Pēc likuma sievietēm jāieņem trešdaļa vietu parlamentā, tātad 68 vietas. Iepriekšējās vēlēšanās uz balsošanu atnāca maz sieviešu, bet šoreiz to lielākā daļa pilsētās un ciemos izlēma pievienoties vīriešiem un iet balsot. Ja cilvēks jūtas kā karavīrs, kuram ir jāsargā sava kultūra un tradīcijas, tas ir saprotami. No vairāk nekā 400 kandidātēm varbūt tikai retajai nebija konkrētas partijas jumta, arī talibu draudu dēļ. Patiesībā zem šīm partiju jumtiem sievietes zaudē patstāvību partijās, kurās pilnībā dominē vīrieši. Partiju struktūra Afganistānā nebūtu nelīdzinās rietumu paraugiem. Lielās partijas nav nekas cits kā apvienības, kas veidotas pēc etnisko grupējumu līnijas. To vadībā parasti ir pazīstami kādreizie brīvības cīnītāju modžahedu lauku komandieri, islāma konservatīvi piekritēji. Un partijas būtībā ir organizācijas, kuru pagātne sakņojas modžahedu etniskajās kaujas vienībās. Uzskata gan, ka ap 10% kandidātu ir nosacīti rietumu parauga demokrāti. Ja viņu pat ir tik daudz, reālu iespēju propagandēt savus uzskatus parlamentā viņiem nav. Viltojumu mazināšanai daudzkrāsainai biļeteni tika iespiesti Dubajā, katrai no 34 valsts provincēm savā krāsā. Ilgāku laiku nenomazgājamo tinti izstrādāja kāda Dānijas firma. Tinte satur 25,05% sudraba nitrāta. Tas ir maksimāli pieļaujamais cilvēkam nekaitīgais nitrāta daudzums. Analfabētisma dēļ vēlētājam bija labais rādītāja pirksts jāiemērts tintē un nospiedums jāatstāj uz biļetena. Cilvēki raizējas par masveida viltojumiem un, diemžēl, par spīti šādai pieredzei jau prezidenta vēlēšanās netiks spērti vajadzīgie soļi, lai šīs vēlēšanas būtu brīvas un godīgas, tā kā trūkumi ir daudz. Pašreizējā pirms 5 gadiem ievēlētā parlamenta sastāvā dominēja ietekmīgie lauku komandieri. Šāds stāvoklis droši vien saglabāsies arī jaunajā parlamentā.
Ja tas līdzināsies iepriekšējam, diez vai viņš pārvērtīsies par reālu varas orgānu, kas spēj kontrolēt korupcijā apsūdzēto valdību. Paši afgāņi šķiet lepojas, ka vēlēšanas notikušas ar viņu pašu spēkiem. Jautājums, cik brīvas un godīgas tās bijušas, cik liels ir uzticības līmenis valsts vadībai un divām neatkarīgām vēlēšanu komisijām, ir strīdīgs.